Viena no pirktākajiem ādas somu modelīšiem, tāda izteikta Hermes stilistika, parādīšu jums baltā krāsē, man viņa ir pie rokas, un viņa nāk gan ādas, gan zemšādas variācijā. Šī soma, dāmas, ir patiesi liela soma, ja? Lūk, šāda te, rāda, kā izskatās, un kas man viņā pateikt. Tu somā tiec iekšā atverot šo te, tā kā visas siksniņas noņemot nost, tā tiec iekšā, viss vāks, tā kā pārceļās. Es varbūt viņu ārā tagad nevēršu, bet ātrais variants, tu vienkārši atver no augšas un tiec iekšā somā, un somā izskatās iekšā šādi. Vienkārši liela kabata uz rāvēs vajadzēja divas slipkabatas. Lūk. Un skatos, ka viņiem ir jauninājums, un ne visiem modeļiem dažreiz katri modeļi nāk ar kādu update. Redziet, šeit, lai nesmērētos iespējams, ka tu virini vaļā, ir tāda tā kā plēvītas virspusīte iešūta virs ādas. Arī ļoti interesanti. Lūk, un dāmas, šīs somiņas cena ir 93 eiro. Man rokās ir balta, un mēģināsim tagad saprast no toņiem, kas te notiek. Balta, ļoti spilta neonīga zaļa, šokolāde. Redziet, šeit ir kā izskatās, ka viņa nav piepildīta. Viņa gan tā ielika neglīti. Tātad šeit ir taupas tonis, brown tonis, hakija tonis. Un ja mēs skatāmies šeit lejā, wine toni redzat. Redziet, reku lejā. Vīns. Es vēl redzu vīnu, redzu black. Ir vēl black. Tas nozīmē, jaunie toņi nāk. Un reku kaut kas vēl viņiem pielikts. Tā varētu būt, ka rekur tas wine ir, bet black vēl nav izlikts. Lūk, tāds variants. Un es skatos, ir back in stock. To parādīšu. Šis somas modelītis, kurš parādījās, man liekas, ka pirmajā reizē, kā es šeit atbraucu, es sāku no februāra lidot uz ražotu, un man liekas, pirmajā reizītē jau parādījās šis te. Ļoti jauks, ļoti ejošs, es teiktu, bija. Viņš pilnībā bija izpirkts. Pagājušais bija viņa neviena. Šādas somas modelītis arī tās nedaudz tā kā trapecveidīgs, šī garā forma un garie rokuri. Hopsī, somiņu uzreiz uzliekam plecā, arī viegla, kas ir forši. Un tad skatāmies, rokturīs ir šādi, lai varbūt viņi tur nenogāžās katrs savu pusi, viņi šādi saknēties kopā. Rāvēslēdzējs dāmas pilnīgi pa visu augšpusi un iekšā, kas mums ir. Kabat uz rāvēslēdzēju un slipkabatiņa. Un skatāmies cēna, dāmas, viņa 90 eiro, un man rokās ir taupas tonis. Un skatos šobrīd, mēs pat varam kaut ko arī paskatīties. Tātad šokolāde, black un brūnais tonītis. Šobrīd ir tas, kas ir palicis. Bet turpinot par tēmu ar šīm te Hermes dizaineru smotajām somijām, tad rekur ir variācija zemšādā. Jā, uzreiz arī parādu, kas šeit mums ir palicis no toņiem. Ir arī dark taupe, pink, kur arī gaiši pavisam tāds bēšs, gaiši zils, melns, šokolāde un vēlreiz laikam konjiciņš. Ne, šis vairāk kā kamula. Jo tas ir tāds, redziet, manuprāt, tāds tumšāks, un šis ir tāds gaišāks. Lūk, un šīm cena, dāmas, ir 93 eiro. Tas ir kaut kas jauns. Nē, man liekas, pagājušais bija. Ar šiem interesantiem rokturiem kaut ko es atceros. Šāda te ādas soma, liela soma. Skatāmies. Un tie roktori tādi ļoti interesanti. Ir arī garā lence, kā redzat. Tad to var, principā, uzlikt šādi te plecā. Un ļoti interesanti rokturi, mēģinu jums parādīt. Tā kā tāda daļa no somas, tu vari gan šādi izliekt, gan kā aizliku, gan zānā. Tāda ir spiedpodziņa, dāmas. Un rāvēslēdzējs. Sudraba, starp citu, iekšpusē ir šāda te kabatas rāvēslēdzēja. Redzēt, tāda slipkabata interesanta ar tādu ādas maliņu. Lūk. Šis ir interesants somas modelis. Man liekas, pagājušais skatījos, bet neesmu pārliecināta, vai tas bija tas vērts. 90 eiro maksā un ļoti daudz krāsas. Vienkārši ieraudzīju, ka ļoti daudz salikts. Tātad man rokās bija vīns, kur mēs redzam sāģu toni, redzam brown, redzam beige, white. Šis būs tāds pelēks taupe, tā es viņu sautu. Beige, gaiši zils un citroniņš. Liela, skrienamā, oversizīga soma ar ļoti interesantu šo te tādu trīsstūrīšu izgriezumu un rokturiem, lai uzreiz soma var uzlikt plecā. Kaut kas man neturās, manu polsteri nevar uztrāpīt. Un tā tas būtu. Lūk, steikinese. Un skatāmies, kāda ir aizdare. Tikai šāda te āķīti. Un dāmas iekšpusē vēl somai, kad mēs atveram, skatāmies milzīga, ir šī te sadalošā kabata uz rāvēslēdzēju, kas nav mazāk svarīgi, un kabatiņa uz rāvēslēdzēju. Lūk, šāda te liela soma, es nezinu, manuprāt, viņa vēl dibena pusē toči noteikti ap kādiem 40-45 centimetriem, augšā tur varētu būt 60, es domāju, iesiet, plus mīnus. Lūk, un 96 eiro, un tas, ka ir ļoti daudz krāsas. Dāmas parāda arī tas, kas ir no krāsām, tātad šim te lielajiem modelim. Lai tur redz tās, kas ir šāds te pavisam jauns maziņš modelītis. Šāda te maza somiņa, kura nav vienkārši tikai somiņa, kura var kļūt arī par pleca somiņu. Te es neizvilku līdz galam, bet var izvilkt vēl tālāk, tad viņai ir šīs te lencīte nofiksējas augšā uz šiem te pagarinājumiem, un tu vari viņu arī nesāt kā pleca somiņu. Aizmugurē kabatiņa uz rāvēslēdzēju, atverās vienkārši šādi uz spiedpodziņu, ir rāvēslēdzējas dāmas un kabata uz rāvēslēdzējas slipkabatiņa. Šāda te mazulīte, pieejama vairākās krāsās, to es uzlikšu uz sevīm. Pamēģināsim. Lencīte gan nav saregulēta, bet pamēģināšu uzlikt, lai tu plus mīnus saproti. Jā, nu tā kā tāda mazulīte. Dāmas, šīs somiņas cena ir 75 eiro un ļoti, ļoti daudz krāsu. Uzlikšu balto un tad es mēģinu rādīt rekur bēša. Skatāmies, ceru, ka jūs redzat. Un tas ir tas, kas dāmas viss ir no toņiem. Parādīšu arī šo somas modeli. Viņš ir ļoti sen jau kolekcijā. Man liekas, no sezonas uz sezonu viņš to savu mazo dzīvi dzīvo. Šāda interesanta soma. Noteikti esi kaut kur redzējusi. Tā kā tāds bāskatiņš, bet šāda interesanta aizdarās. Atveram vaļā, un tikai tad mēs šādi te tiekam iekšā somā. Protams, ir arī rāvēslēdzējs, un iekšā būs kabata uz rāvēslēdzēju un liela slipkabata. Bet principā, ja tu vēlies, nu tā kā nesāt, tad tev viņu ir jāverina ciet. Ja? Tev viņu ir jāver ciet.
Un šeit dāmas viss ir sudraba furnitūra, tā arī dāmas, citu visa bija no sudraba furnitūras. Cena dāmas šai ir 80 eiro, un rekur redzēt, ir kabatiņas rāvēslēdzēja, un šī tāda tipiska soma. Lūk, tā izskatās. Un krāsiņu arī ir daudz. To tā sēlēt ir nobraucam, skatāmies. Tas, kas man bija rokās, bija til. Šis būs tas saucamais tā kā dārga tauba, bet uz pelēku pusi. Redzēt, šeit būs konjaks, haki. Tur ir, manuprāt, tumšs pelēks, melns, zils, bēžs taupe. Un tur augšā ir arī bēžs. Bet šis ir darba bēžs un tas tā kā laida bēžs. Redziet, knapi var redzēt kaut ko. Un rekur ir lielā versija, dāmas, tieši tai pašai somai, ko es tikko rādīju, ir liela versija. Nu, jau šis tāds uz A4 formātu, redzēt, arī visi ideoloģija tieši tāpat, kur arī var izvilkt, uzlikt pleciņā, aizmirst, citur ir kabatu uz rāvēslēdzēju, tā bija, to paskatīšos. Tā arī bija, varbūt rādījis jau piemirstu, un arī viss tieši tas pats. Ja, ir rāvēslēdzējs, sudraba furnitūra, un iešpusīt identiski tāda pati dāmas. Un šī somijas cena ir 85 eiro, un mēģināšu tagad jums tā fiksi parādīt. Gaiša zila ir, un rekur tādi spilgti toņi, te ir tāds džincīga zils, te ir tīl, rekur ir konjaks, apakšas uzlikt šādi, ir arī melna. Tā, diezgan grūti, pat ir tādās čupiņās sakrauts, diezgan grūti redzēt. Dāmas mugursoma, tāda pilnīgi lakoniska, dāmas, un runāju otrā pusē. Šāda mugursoma, tāda pilnīgi tīra forma, nu tā kā ne tikai tīra forma, bet arī tā kā nav nekādas liekas ekstras, ne sprādzes, pilnīgi nekas. Aizmugurā ir kabatu uz rāvēslēdzēja, arī tas pats princips sudraba furnitūra, un dāmas ir divas atveres. Un kas ir tajās divās atverēs? Vienā ir kabatu uz rāvēslēdzēja, un otrā skatāmies. Vienkārši mazs slips iekšā un viss. Formāts varētu būt uz A4. Šāda te somijas cena dāmas ir 92 eiro un mēģināsim atkal kopīgi paskatīties toņus. Man rokās ir ņūda tonītas, melns, šokolāda bēžs haki, pelēks, konjaks sarkans, un te redzat, ka palatīta no tādiem ziliem, un šeit būs tāds tā kā dārga bēžs, un te kaut kas bišķi košāks. Redzēt? Šīs skaistās mugursomijas. Man rokās ir šokolādas tonītes. Interesanta mugursoma, jau pagājušā reizītējiem stāstīja, kas kaut kas pilnīgi jauns, maksā 98 eiro dāmas, un paskatieties, kas viņai ir interesants. Somā ir paslēpta garā lence. Redzēt, tā sāna smuki noslēpta. Aizmugurē ir kabata uz rāvēslēdzēju, tad lences regulējumas, izmērs, nu, šāds. Un dāmas, kā tas izpaužās? Manuprāt, tu vienkārši vienu sānu atvieno un dabū to lenci, redzēt, izraut cauri. Tu viņu tā kā esi noslēpis tajā apakšā. Nu, es tā saprotu, ka tas tā notiek. Tu viņu vienkārši izrauj. Tā kā, tad, kad nevajag, tu viņu noslēp. Tad, kad tev viņu vajag, tu viņu vienkārši izvelc ārā šādi. Un ko tu ar viņu dari? Tu paņem otrā pusē un viņu piepneģē. Un ko mēs iegūstam? Paskatieties. Mēs iegūstam plecasomu. Mugursomu pārto par plecasomu. Un tad, kad nevajag, atkal izdarām tieši to pašu noslēpjam dupsī. Dāmas, tā nu šeit tas izskatās. Priekšā kabatiņa un skatāmies, kas ir iekšā. Un iekšā mums ir viena kabata uz rāvēslēdzēja, viena ādas slipkabatiņa. Cenas, laikam, jūs nosaucu. 98. Ir tātad šokotonis, skatāmies kopā. Taupe, bēžs, hakītonis. Tāds, un tad mums vēl ir, es tikko ieraudzīju kaut ko jaunu, šajā frakcijā nebija iegājis līdz galā. Un skatāmies parādīšu baltu. Mums taču arī vasara interesē, vai ne? Lūk, šāds mugursomas modlītis ar tādiem interesantiem šiem te rotorīšiem. Redziet, tām lencītēm viņa nav tāda kā plata, bet tāda mīksta, tā kā bišķiņa polsterēta. Šāda te. Lūk. Šāds variants arī vidēji tāda izmēra, arī kaut kas uz A4 velk. Te būs kabatiņas abos sānos, priekšā kabatiņa, un paskaties divas atveres. Atveram abas divas. Abas nodalītas, kas ir forši vienkārši kabata un kabata uz rāvēslēdzēju. Redzēt? Šāds variants. Ir ļoti daudz krāsas, un dāmas šīs cena ir 90, un skatāmies kopā krāsas. Redziet? Mēģināšu tā lēnām, lai jūs saskatat, kas tur ir no krāsiņām. Šis jau kaut kas jauns. Šis ir kaut kas jauns. Un skatos arī vasaras tonīši, kas ir tik forši. Ir daudz vasaras tonīši. Paskatieties, kāda soma interesanta. Es tāpat gribu saprast, kā viņa darbojas. Ir rokturis un garš rokturis. Principā bez lencēm tu nesviņu kā tādu rokas somu. Teju, ja? Tātad redzu, ka tās lences stiprinās pēc kaut kāda 3 stūra principa. Redziet, būs noteikti iekšā garā lence. Nu, tur reku var parādīt. Redziet, kā tās lences sāķējas. Negribu noņem un gribu uzlieku. Tādā veidā. Hops, turamies. Nu, te daudz kabatas. Priekškabata. Atkal divas lielas. Skatāmies iekšā. Ja reku tā lence, par ko es teicu. Un tad noteikti arī parasti jau standartā ir vienkārši kabata uz rāvēslēdzēja. Un dāmas cenu teicu 95. Un tūlīt tās aps parādīšu krāsas. Ceru, ka jūs redzat. Ja? Un tas ir tas, kas ir no krāsiņām pieejams. Un parādīšu vēl vienu, un tad mēs gan laižam tālāk pa citiem plauktiem. Šito parādīšu, redzu, ka viņa ir jauna. Paskatieties, kāds somas modelis. Arī tā pati rokturu sistēma. Redziet, tāda polsterēta, tāda tā kā. Tāda ir sānu divas kabatas rekordāmas. Priekšā ir divas vai tā ir viena? Divas, nē, jā, divas, forši, jo reku beidzās. Tas nozīmē, nav butaforija, ja, bet divas. Un vēl ir viena no augšas, paskatieties, viņa forši noslēpta. Ja? Sānu, kā es teicu, un tad tās ielienam lielajā atverē. Paskatieties, nu jā, un klasika, kā es saku, kabatiņu uz rāvēslēdzēja. Lūk, arī šeit visam gandrīz sudraba furnitūra, izņemot to tikko iepriekš, ko rādīju, tur bija zelts cena 90 eiro. Ir visi toņi dāmas. Jau ir rudens toņi, redzēt arī.
Tāks, un šis ir pilnīgi jauns modelis. Viņš ir ienācis burtiski 2, manuprāt, nedēļas atpakaļ. Šādas te lencītes, regulējums, aizmugurē kabatu uz rāvējslēdzē. Teikšu īstenībā diezgan viegla. Tās skariņas ir šādas. Tā kā dekoratīvs elements. Atverās tā uz šo te spiedpodziņu. Rekur tās astītes var izvilkt un tā kā tad tur tiec iekšā šajā somiņā. Un arī tas pats klasika kabatu uz rāvējslēdzē un dāmas slika kabatiņa. Sanāk savelkam. Var arī nav obligāti jābāž cauri tam caurumiņam. Un aiztaisam. Un to tās uzlikšu virsū. Hop. Nu tā. Kaut kā tā. Lūk. Un šīs somiņas cena dāmas ir 96 eiro. Un rekur ir visi rudens toņi, gan te ir vīns, melns, šokolāde, bežs, dark taupe, black un hakītons. Paskaties, kāds jauns mugursomas modelis vēl ienāk. Šāds te, interesants. Tādu es nebiju redzējis arī iepriekš. Tā kā šoreiz, ja mums visām kopīgi sanāca apskatīties vairāk mugursomas. Redzēt tāds? Arī šeit sanāk kabatas, priekškabata, 2 augšējas atveres. Lūk, arī nedaudz tās polstrētās lencītes, cena 88 eiro. Noteikti iekšā klasika. Jā, kabata uz rāvējslēdzēju un priekšējā kabatiņa. Lūk. Tāks hops un tie toņi. Mēģinu tagad saprast, kur sākas. Sanāk haki, brown, white, konjaks un black. Nu tā, parādījušies briļļu maki ādas. Kā piekariņi, redzēt? Briļļu maki kā piekariņi, ieskaitot zamšādā. Jā, es to tās ļoti fiksi jums parādīšu. Ļoti fiksa. Ir dažādu veidu, kā es skatos. Ir šāds, kuram tā kā tā ļipa velkās ārā. Vienkārši sanāk, lai tiktu briļļu makā, tu to ļipu izvelc. Šādi atver un te ir brilles ielien iekšā. Saules brillēm, vai kura forša ir tas, ka vari gan somā droši likt, gan vari droši piekarināt. Vai nu, piemēram, pie siksnas, vai nu, piemēram, pie somas. Ja? Šādi te. 18 eiro maksā dāmas šeit maciņi. Un ir daudz dažādu krāsiņas dažādas. Un to parādīšu ir otrs, un tu tas, kur atšķirība, ir šāds. Šeit man nedaudz tā kā ir, nu, teiksim tā, vairāk jāpadarbojas atvērtu, bet šeit tas notiek krietni ātrāk. Ja tikai šo te spiedpodziņu. Lūk, šādas 2 variācijas. Krāsu ir super daudz. Pie tam, kā es jums teicu, šai versijai podziņa ir zem šāda. Ja? Lūk, tūlīt tās dāmas es jums parādīšu. Krāsas. Varbūt nesaukšu. Jūs vienkārši redzēsiet. Paralēli mēģinam skatīties, varbūt gan apakšu, gan augšu. Es mēģināšu jums tā kaut kā laist. Cik jau, nu, tas ir redzams, protams, ka. Nu, lūk. Šādi tas izskatās, un te ir vēl kaut kas. Te ir vēl mintveidīgs, tāds dark taupe. Savesti tikkoši, savesti ļoti daudz. Lūk, tālāk mēs dāmas šajā sekcijā nonāksim pie telefona somiņām. Visām tām, kurām ir aktuāls telefona somiņas. Ziniet, kā darīsim? Es jums pēc tam palaidīšu kopā, bet es parādīšu varbūt tā šādi. Tātad ādas versija, nu, piemēram, kontrastam uz zamšādas. Ādas versija, zamšādas versija. Identiskas, atšķiras tikai materiāls. Parādīšu tūlēs tuvāk, tātad šādu somiņu tu vari nest kā crossbody somiņu vai rekur pleciņā, vai rekur šādi te, kā crossbody. Var palaist zemāk, saregulēt cenu. Dāmas viņas maksā 33 eiro. 33 eiro. Šīs somiņas iespareiz nosauks. Jā, 33. Manuprāt, 33. Ādas, un tūlēs parādīju pateikšu zamšādas. Zamšādas arī tieši tikpat vienādi. Nu, es domāju, ka te gandrīz te jebkura izmēra ielīdīs šis te telefons. Iekšiņā dāmas vienkārši šāda iekšiņa. Un tu vēl arī kaut ko pielikt priekšā. Nu, piemēram, atslēgas. Jo, forši. Vai mazāks tev telefons ir, tu vari. Riktīgi forši. Un tūlītās dāmas visu paleti ar krāsām es jums mēģināšu parādīt. Tā, nu, tas izskatās kaut kā šādi. Es ļoti ceru, ka jūs redzat. Lēnām bīdos. Tādas ir krāsiņas. Krāsiņi ir super daudz. Un ir vēl tādi, ziniet, kā paučiņi. Es jums tā saucu. Paučiņi. Redziet, tādas somiņas saregulēt var šādi pavelkot, un tu nosieni, cik tev tālu vajag. Ja tu vari pieregulēt, cik tev vajag. Šādas arī telefona somiņas. Šeit ir tāda, redziet, šis princips tā kā ne magnētiņš, bet tāds metāliņš, kurš ar sevi kopā savelkās. Iekšpusē vienkārši zamšiņa. To tās mēģināšu atrast šai cenu dāmu. Tā ir 25. Šī tāda ir 25. Mēģinam, redziet. Nu, tā kā ļoti daudz krāsas. Bet šeit, ja tur bija šādi, tad šeit ir šādi. Jā, tā telefona somiņa. Šeit varam ielikt, tad es domāju, nu, šeit tāds varbūt tās kaut kāds pro telefons ielīst iPhone. Maks noteikti, ka nē. Lūk, reku rāķīši, kur piepārsties šī garā sīksniņa, un iekšā ir maks, tā kā tev telefons un maks ir līdzi vienlaicīgi. Jā, dziet. Un tā kā māciņš izskatās šādi. Un dāmas šai cena ir 37 eiro šim. 37, un mēģinu jums parādīt krāsu. Es skatos, ka viņi kaut ko krāmēs un nav pat lāgā sakārtojušies. Redzēt? Lēnām. Lūk, šādas krāsiņas un dažas spīdīgas. Un tas, ko es gribu vēl parādīt, jo man pašai ļoti viņš patīk, ir šīs te foršās telefona somiņas. Paskaties, tādas Hermes stilistikā. Redziet? Ļoti skaistas somiņas, atveras vienkārši uz magnētisko podziņu, ir gara lencīte, lai tu vari nest kā crossbody, un tādas, redziet, 3 atverītes. Es gribēju tādu sev, bet, ziniet, man tas iPhone Max tā knapi iespiedās. Tā kā tāds pro, man liekas, ļoti forši būtu. Jā? Tas pilnīgi kā tāds foršs maciņš. Un tad kā maziņš crossbody. Man liekas, tāda vasarā, kad ir visādi koncerti, izbraukumi, tā man liekas riktīgi forši ir. Un šīs dāmas somiņas cena ir 42, es redzu.
šīs. Un krāsas es jums mēģināšu nodot. Kaut kā slīpajā. Kaut kā slīpajā. Sarkans, kas mums šeit ir ņūda, dzeltens, konjaks, šoko, pelēks, šoko un tāds bēšīgs, balts, melns, konjaks. Iepriekšā reize bija izlikt, bet saku viņu pārkārtot lauktu. Zārena, tāda somiņa, arī 2 vienā, īsais rokturītis, un ir arī somiņai garais. Parādīšu uz bēšu, piemēram. Kāds izskatās? Īsais un garais, redziet? Tātad atkal soma 2 vienā. Plus, šai somai, manuprāt, ir tik pateicīgs dizains, ka šo somiņu tu vari arī pasist kā klačiņu. Ja? Arī izskatīsies ļoti gaumīgi, ļoti skaisti. Rāvējslēdzējs dāmas vēl papildus aizvarās uz šo te metālisko spiedpodziņu un ir arī kabatiņa uz rāvējslēdzēja. Šāds foršs modelītis, dāmas, viņam cēna ir 75 eiro. Uzlikšu pleciņā ar savu polsterī. Šādi tē. Un ir ļoti daudz krāsas, tā skaitā rudens, dāmas. Skatāmies. Taupe, bēša. Tāds kā vecs rozā, gaiši zils, balts, konjaks, sarkans. Šis būs tā kā brown. Tad būs šokolāde un orange. Tad būs tiltonis, vīns, pelēks. Kaut kas ļoti košs zaļš, taupe. Šis būs tāds lapu zaļš, kāpēc pateikt. Mustards, purpura, zils šāds un vēl šāds. Tāma šo somas modeli es jums vakar rādīju tajā ražotnē. Un atcerieties, es teicu, ka balta noteikti būs šeit. Ja? Un te es arī reiz pieķeru vienkārši klāt, ja es kameru esmu pacēlusi. Tad mēs reku varam nobraukt. Šeit ir daudz vairāk, redzēt, daudz, vēl reku turpinājums. Daudz vairāk toņu, redzēt. Ja? Šeit pat arī šokolāde. Tur nebija. Ja? Lūk. Un šis foršais modelītis, kā es teicu, tās dāmas, kuras vakar neskatījās un varbūt nezina, tad man viņš ļoti patīk. Arī 2 rokturu sistēma, plus ļoti skaista, klasiska forma un izskats, un vienmēr izskatīsies eleganti. Ja? Varam uzlikt šādi pleciņā, varam nest skaisti šādi, noņemam šo te rokturīti, paņemam viņu vienkārši uzliekam kā crossbody somu, jebkurā brīdī izskatīsies ļoti labi. Ļoti ātri atverās uz vienkārši magnētisku podziņu, priekšā kabata un super sadalījums. Redziet? Vēl šeit sensitīvāk noslēgam. Ļoti, ļoti skaista somiņa. Šeit ir dāmas vienkārši vairāk krāsu. Cena viņai dāmas bija 80 eiro. Rādīju jums viņu arī pagājušajā reizītē maijā. Jauns somas modelītis ļoti mīkstīši. Patīk mēģinu savu ekrānu nodot. Nu, tāda mīksta foršādiņa. Šāds te jau lence ir iešūta iekšā, regulējas kā tāda sprāze. Garanā forma, nedaudz ir strapacveidīgais. Un parādīšu, kāds izskatās. Šāds krastotē. Ātri sapriecājos par klusumiņu, vai ne? Galvenais, ka jūs mani dzirdat. Lūk, šāds rāvējslēdzējs. Dāmas ir iekšūsnē kabatiņa uz rāvējslēdzēju. Un ziniet, var arī varbūt kaut kā tādu pasist. Šai somiņai cena dāmas 80 eiro. Paskatieties, cik daudz krāsu. Nu, vesela vienkārši palete. Rādu lēniņām, vēl ejam uz priekšu. Lūk, somas modelītis ir pieejams gan ādā, gan zamšādā. Man ir labs jautājums, kur šobrīd ir nolikta ādas versija, jo šeit ir zamšādas versija. Redzējāt iepriekš pašā startā, es jums rādīju garāku tādu, vai ne? Ar gariem augstiem rokturiem. Tad rekur ir māsiņa, mazāka rokas somiņa. Ja? Šāda ar īsākiem rokturīšiem. Un arī šis te miksiņš, kad ir dabīga āda ar dabīgo zamšādu. Šeit ir arī stiksniņa, tad, ja tu gribi uzliec kā crossbody, kolferīša tipa somas dāmas ir ļoti populāras. Noteikti esi jau to pamanījusi. Un iekšpusē ir dāmas kabata uz rāvējslēdzēju. Lielais naudas maksas, brīļļumāks, ūdenspūdlīte, pilnīgi mierīgi šeit dāmas ietilpst. Un ir arī forši tas, ka ir daudz krāsni. Cēna dāmas šai ir 86 eiro, un es jums tūlīt rādu. Protams, lielākoties jau ir rudens krāsas, kā es jums jau teicu. Un rekur, jā, rādu jums tonīšus. Kas ir no tonīšiem pieejams. Tāks, arī šī nedaudz tā kā Hermes dizaina stilistika, tāda neliela bāsketa stila somiņa, mīks forša rokturītis, uzliekam uz rokas. Kā es teicu, vasarās vienmēr forši ir mazās somiņas, kuras kā rokas somiņas, un tāpat laikā viņas hopsī vienā brīdī to pārtopt par tādu kā crossbody somiņu. Piemēram, šajā gadījumā es izdarītu šādi. Paņemtu to roturīti ielikt iekšā un uztaisītu ot šādi, piemēram. Ka tu vari paspēlēties. Priekšnie, kā es jau teicu, šeit ir lielākoties dekoratīva, tik daudz, ja viņi tev atlaiž sānus. Un iekšpusē vienkārši zamšu ņūdrīt, un redzēt, tāda maziņa somiņa iekšpusē. Tādām sensitīvākām lietiņām. Tātad šī mazā somiņa 80 eiro. Un dāmas skatāmies kopā atkal toņus. Es jūtu, man bišķi bēlas krīt, tāpēc es tā varbūt nesaukšu. Bet lēnām parādīšu, labi? Šī ir pati mazākā somiņa, kas parādījās, manuprāt, aprīlī vai maijā. Pats mazākā versija šai te kā Hermes dizaina iedvesmai. Iepriekš jums rādīju tādu lielo, tad rekur ir maziņa. Nu maziņa, nu es tev teikšu tā, lielā naudas maka izmērā, ja? Varētu būt, nu plus viens, nu bišķiņ vairāk, ja? Šāda te somiņa, viegliņa, ir arī garā lence, tad vai nu var uzlikt viņu uz pleciņa, vai nu varbūt iespējams iesi garāk auguma kā crossbody. Un ideoloģija idents tāda pati, šeit speciāli paņēma atvērtu, kad šeit tu vari darīt tā vai nu tu atver tāpat kā lielai visu vāciņu un tiec iekšā, ja? Ir vienkārši kabata uz rāvējslēdzēju slips, vai arī tu vari šo te lietiņu neaiztikt priekšiņu, bet tu tiec arī ātri no augšas. Tas man patīk šie soma. Man liekas riktīgi forši, ka tev nav jātaisa pilnīgi viss vaļā. Arī ir ļoti daudz dāmas krāsas vēl šajā brīdī pieejamas. Cēna viņai ir 86. Un tad nu mēģinam noķert kopā. Kas tad ir šeit no krāsiņām. Teicu par to, ka šis koferītis ir kaut kur arī ādas versijā. Ir lēnām laižu krāsas. Skatieties. Tieši tas pats, ko tikko rādīju zamšādā.
Un tieši tas pats, re, kur ir smuki, arī ādas. 86, kad pilnīga āda. Un, redziet, šis miks, ko iepriekš rādīju.